Vēlreiz liels paldies visiem klātesošajiem. Sveiciens arī jums, dārgie skatītāji. Pavisam īsi, es saprotu, ka bija kaut kādi izaicinājumi atrast šo telpu. Tas nekas, man arī pirmajā reizē bija izaicinājums, bet man jāpaskaidro, laikam, kāpēc es izvēlējos tieši šīs telpas. Pirmais iemesls ir ārkārtīgi merkantils, jo NVO namas biedrībām piedāvā bezmaksas telpas, līdz ar to man nav jāmaksā nomas maksa par šo, un līdz ar to tā kā ir svaigas izremontētas, es te ļoti tā kā gribēju arī darboties. Un otrs iemesls ir tāds, ka šajā te gaņģī, kas tur ir ārpusē, jā, tur ir biljarda zāle un viss kaut kas. Man par lielu kaunu, es tā pareflektēju, es esmu šajā gaņģī dzēris vairāk nekā bijis blakus esošajā bibliotēkā. Kas ir īsti... Paldies! Visnotaļ tāds apkaunojošs, bet tomēr fakts. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs esam šeit. Un tāda īstenībā metaforiska sajūta, jo tas drūmais padomju veidojums, kas ir šī te ēka ar šīm te skaistajām telpām kaut kur iekšpusē paslēptām, tas vienkārši man parāda to, ka arī tādos drūmos apstākļos ir kaut kādas zelta vietas un kaut kādi gaiši punkti, kurus mēs vienmēr varam atrast. Tad tā kā jūs visi principā zinat par projektu, bet es drošības pēc pateikšu. Viss sākās ar to, ka šis bija mans personiskais lēmums pārbaudīt un uzzināt, kā tad tas ir, kad atteikties no kaut kā tik ārkārtīgi pašsaprotam. Jo es alkoholu lietoju gluži tāpatās tā kā lielākā daļa no Latvijas iedzīvotājiem, tātad reizi nedēļā un vai. Un vienā momentā es piefiksēju to, ka buksē mana dzīve, buksē lēmumi, izaugsme, netiekusi īsti tālāk uz priekšu, un domāju, kaut kas ir tas traucējošais. Un, protams, ka ir tā ziņa par to, ka alkohols nav labvēlīgs, un ka tas varētu tiešā veidā ietekmēt manu attīstību, un es domāju, varbūt tas ir arī tas, kas man var īstenībā palīdzēt, tāpēc, ka tas saraksts īstenībā ar tiem negatīvajiem aspektiem, tad, kad es sāku šo, bija visnotaļ garš, un beigās sanāca tā, ka es to sarakstu esmu pavisam netīšām paplašinājis un parādījis nedaudz vairāk gaisa. Mums ar Anci reiz tipinot bija saruna par šo, ka līdzīgi kā ar smēķēšanu, arī ar alkoholu ir tā, ka visi tie pētījumi, par kuriem mēs esam runājuši un turpināsim runāt, viņi visi ir pieejami. Nekas no tā nav slēpts. Problēma ir tajā, ka neviens īstenībā par viņiem nerunā. Viņi ir eksistējoši, bet tādās ļoti šaurās sabiedrības grupās, un rezultāts tam ir tāds, ka mēs jūs brīdinājām, mēs jums teicām, bet kur lobbyiem ir lielāks spēks un marketinga cilvēki vairāk skatās uz to, ka priekš kam mums tas vajadzīgs, jo ticiet man tā industrija, pret kuru man pavisam netīšām sanāca iet, ir fenomenāli milzīgi. Tie naudas apgriezieni, kas ir tur un kā tas tiek turēts tādās robežās, lai sabiedrībā turpinātu zināt, ka nav ok, bet arī lietot vienlaicīgi, tas ieguldījums ir fenomenāls. Un, laikam tad ir vienkārši jāķerās klāt pie statistikas par to, kas tad ir īstenībā izdarīts, lai es baigi neaizpļāpājos. Tātad 1000 dienu laikā tas ir saistībā ar tikai ar projektu. Ir 80 raidījumi, kas beigās man pārsteidz visvairāk, tāpēc, ka es atceros pašus pirmsākumus, man bija visnotaļ intensīvs sākums, es laidu raidījumu vienreiz nedēļā, tad es palēnām piezemējos, pierimos, un tad sākās reizes 3 nedēļās. Un tik un tā 1000 dienu laikā ir 80 raidījumi, kur vidējais garums ir stunda. Es esmu diezgan pārliecināts, ka ir tikai viens cilvēks, kurš ir noskatījies visus raidījumus pilnā garumā, tā ir mana māte, jo godīgi sakot, man šķiet, ka neviens cits to nespētu izturēt, pat es ne. Kur ir populārākie raidījumi, Kašeres jau apsveicu jau vakar ar godalgotu 1. vietu iegūšanu, principā tas ir lielā mērā pateicoties tam, ka tas ir Kašers, uzreiz pieslēdzās Apollo ziņu dienests, un uzreiz uztaisīja rakstu, kurā uzreiz sajauc manu vārdu, sajauc nosaukumu. Galvenais fokus bija uz to, ka Kaspars nelieto. Bet, jā, pirmajā vietā
46. raidījums ar Diānu Zandi par līdzatkarību, ir goda pelnītā 2. vieta. Un tā ir tēma, par kuru es īstenībā ilgi domāju, ka vajadzētu par to runāt plašāk, un ja gadījumā zālē ir kāds cilvēks, kuram ir duka runāt par līdzatkarību, es aicinu to darīt, es atdošu savu statīvu un mikrofonu, darat to, tāpēc, ka līdzatkarība ir īstenībā vēl bišķīt lielāka problēma par pašu lietošanu Latvijā. Jo līdzatkarīgo skaits un līdzatkarīgo cilvēku ciešanas ir neizmērojams, kas tas ir. Bet dēļ tā, ka tā tēma ir tik ārkārtīgi plaša, man bija jāizvēlās. 3. vietā ar mūsu šobrīd tātad Eiroparlamentārieti Rihardu Kolu un noslēgumā ar Miku Dukuru, kas principā arī ir visnotaļ loģiski un cēloņu sakarīgi. Kopā dati uz vakardienu noskatījušies 23,000 ar rastītu skatījumu, un te nāk tā pārsteidzošā daļa. Jo tagad es jums teicu par to, ka ir industrija, kura tērē miljardus, lai uzturētu lobiju, lai uzturētu to sabiedrības viedokli par to lietošanu. Viens gandrīz pusmūža vīriešu cilvēks, bez jebkādas veida sajēgas par mārketingu, 34 gadu vecumā, bez finansējuma vispār, sāk runāt par kaut kādu nebūtu lietu un pavisam netīšām pa visiem sociālajiem tīkliem kopā savāc 2000 sekotāju. Man personīgi šis ir šokējoši. Kā es pamanījos bez nodomu, jo man oriģinālā doma, tagad es sāku šito, labi, projekta beigās vismaz par vienu zārāju būs mazāk par mani, bet ir statistika, ko es šeit neesmu ierakstījis, es vienkārši varu pateikt to, ka šis ir 3. publiskais pasākums, kas tiek organizēts. Es esmu saņēmis aptuveni nepilni 50 pateicības vēstules no dažādiem cilvēkiem, kas man godīgi ir teikuši paldies par tavu materiālu, ko tu ražo, paldies par iedvesmu, es klausos, es skatos, es tiešām nelietoju, kurš cik ilgu laiku. Un tad, kad es saprotu, ka to ir iespējams panākt tikai un vienīgi izmantojot vienu pašu telefonu, tad es īstenībā domāju par to, ka ja valsts dotu vairāk līdzekļus, tad šo projektu varētu izgriezt tādos apmēros un nodrošināt pietiekami jaudīgu un interesantu pretsparu industrijas lobbyiem, ka īstenībā varbūt kaut ko tiešām arī ir iespējams arī panākt un izlabot. Bet te, protams, nāk stāsts par to, ka es vienu brīdi biju ļoti aizrāvies ar domu, ka vajadzētu nodrošināt starpinstitucionālu sadarbību starp ministrijām, ka veselības ministrijai vajadzētu vairāk draudzēties ar izglītības ministriju un tā tālāk un tā tālāk. Un es beigās faktiski izdegu. Es sapratu to, ka tas nav darbs, kas ir jādara, jo es labāk daru to, ko es daru. Vadu nodarbības, individuālas konsultācijas un palīdzu 10, 100 vai 1000, nekā cenšoties iekšlietu ministrijai ieskaidrot, ka viņiem vajadzētu saimā vairāk pieslēgties pie jautājumu alkohola nozares apritē, tāpēc, ka viņiem vienkārši reāli darbs būtu mazāk. Mēs ļoti labi saprotam to, ka sadzīviskie ķīviņi piekdien, sestdien vakaros ir tiešā veidā saistīti ar alkohola lietošanu, bet iekšlietu ministrija klusē. Vids liek sprunguļus, ekonomikas ministrija liek sprunguļus, un tā varētu turpināt, par zemkopības ministriju nemaz nerunājot. Un secinājums beigās palika tāds, ka lai tad ar to nodarbojās kāds, kurš grib darboties politikā. Mans uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem. Ar to tas sākās un ar to tas arī ir beidzies. Ar pamatdomu palīdzēt cilvēkiem. YouTube'ā ir 306 abonēti. No 0. Pārsteidzoši. Twitterī ir nepilni 500, bet tā ir vieta, no kuras es godīgi sakot, es ņēmu nākošās 1000 dienas, es dzēšos ārā, tā ir tāda miskasta, goda vārds. Threads ir stipri līdzīgs, Facebooks tiks pilnībā likvidēts un Instagrams tiks reorganizēts saskaņā ar savu jauniegūstamo jauno profesiju. 1000 dienas kā tāds saglabāsies YouTube'ā, pilnu garumu visi video un raidījumi, turpinājumā cilvēkiem par iedvesmu, lai skatās, bet es šo arī teicu, es arī pēdējā raidījumā, kas man bija ar Ilzi Maksimu, es teicu, un es pateikšu arī šeit un tagad publiski. Pēc 1000 dienām, kuras es esmu pavadījis katru dienu, iedomājoties par alkoholu, man ir vajadzīga nopietna palīdzība. Es nejokoju. Šitais ir uz robežas sūdīgāk kā īstenībā dzert pašam.
tāpēc, ka ļoti liels mentāls spiediens ir, ja man ir visur jāfiksē kaut kādas nebūtu ar alkohola industriju saistītas lietas, par to ir jāpadomā, jāieraksta kaut kāds tweets vai jāieraksta kaut kāds video, tas ir ļoti tādu atstājis zināmu nospiedumu uz smadzeņu darbību. Līdz ar to pavisam noteikti pēc šodienas es ņēmu mēnesi vai 2 vai 3, tad es redzēšu, cik man vajadzēs, bet es vienkārši eju retrītā no alkohola tēmas kā tādas. Es noteikti atgriezīšos kopā ar Ansi, jā, bet man vienkārši reāli vajag atpūt. Lūk, tas ir par statistiku, cik daudz ir izdarīts. Tagad mēs paiesim bišķīt pa vārdiem cauri, par to, kas ir bijuši 80 raidījumu cilvēki. Sadalīts ir attiecīgi pa grupām. Tātad, veselības aprūpes speciālisti, psihoterapeiti, ārsti, fizioterapeiti. Sākumā man bija Zana Kronberga, kas bija pirmais cilvēks no ārstiem, kas piekrita ar mani aprunāties saistībā ar alkohola ietekmi uz ādas veselību. Viņa dermatoloģija ir. Tam sakoja Sigita Hasnere par onkoloģijas riskiem, un patiesībā sakot, tā kā tie raidījumi bija pašos pirmsākumos, tie raidījumi bija kaut kāds 9 minūtes un kaut kā, tikai pēc tam tas apjoms sāka pieaugt, un tagad, ja man būtu iespēja ierakstīt raidījumus ar onkologiem par alkoholu un vēzi, tas saturs būtu krietni plašāks un krietni vairāk un spilgtāk tikt izcelts tieši onkoloģiskie riski saistībā ar alkoholu lietošanu. Tālāk, Jānis Strasdiņš, mūsu narkoloģijas pamatlicējs tēvs, Kristīna Liepiņa, ģimenes ārste, ar kuru mēs pārunājām faktiski mītus, kas ir saistīti ar pašārstēšanos, izmantojot alkoholu. Evija Mailo, zobhigieniste, iepazīstināja ar kaut kādu tādu fantastisku, skaistu jēdzienu zobārstu vidū, kas ir Prosecco smaids. Zobārstu un higienisti šo izmanto. Prosecco smaids ir tāpēc, ka īpaši Prosecco dzēriens ir tik bagātināts ar skābi un ar cukuru, ka noēd zobu emalju ātrāk nekā jebkurš cits alkoholiskais dzēriens, kas rezultējas ar smadzeņu atkāpšanos, zobu dzelt un tā tālāk. Cik fantastiski. Nikita Bezborodovs, es domāju, tas ir cilvēks, kuru daudz ir dzirdējuši. Viņš ir bērnu psihoterapeits. Bija fantastiska saruna, galvenokārt es gribēju noskaidrot par neironiem, par to, kāds ir risks, ka, ja bērns redz, ka vecāks lieto, ka lietos arī bērns. Un es domāju, ka mums nav nekāds noslēpums, mēs ļoti labi saprotam to, ka bērni darīs to, ko daram mēs. Nav jēgas pašiem pīpēt, teikt bērniem, nē, tas nē. Nopietni, viņš darīs tieši to pašu. Diana Zanda, iepriekš pieminētā, Kārlis Petersons, urologs, Natālija Bērza, ginekoloģi, tur Elēnai, paldies par jautājumiem, Pēters Urtāns, tātad par alkoholu ietekmi uz smadzeņu darbību, kā tas ietekmē. Oskars Grīslis, stipri līdzīga saruna, bet jau kontekstā ar alkoholu lietošanu jauniešu vidū. Velga Sudraba, vēl viena narkoloģija. Pastaigājāmies Rīgas Stradiņu universitātē par Iņķi tur parkā. Vienkārši staigājām un beigās secinājām to, ka es neesmu bijis alkoholiķis. Tāda gara saruna, es viņai pastāstīju visu kaut ko, un viņa teica, pareizajā mirklī tu beidzi, bet nav arī tā, ka man būtu bijusi iestājusies šī atkarība kā tāda. Bija spēcīgs ieradums, no kur pagrūtāk nokāpt, tas gan. Maijas Krasteņa Bulvāna, fizioterapeite, Lilita Caune, mums ir kur Inga palika? Jā, čau. Kolēģe no Ģintermuižas. Inga Bitēna tikko redzējām un Ilza Maksim, kas ir pēdējā raidījumā nofilmējusies. Fantastiski narkologi. Man ir milzīgs pagodinājums to, ka šāda ranga speciālisti beigās piekrita tiem filmēties raidījumā, kurā tev atnāk vienkārši čalis ar statīvu un 13. iPhone, jo tas jau pat novecojis ir. Un vienkārši aprunāties, labi zinot to, ka es neesmu žurnālists, man nav žurnālistikas ētikas kodeks jāievēro nekāds, es varu uzdot jautājumu bez filtra vispār. Beigās man sanāca vairāk no bullshit experience nekā Andrim. Atturies ar zvaigzni. Ansis Klinsons, bieži pieminētais, var teikt, jau draugu statusā
par visiem darbiem un kopā tipināšanu, ko mēs nodarbojamies. Tas ir liels prieks par to, ka tu pievienojies. Ingars Viļņums no Prāta vētras mums arī pieslēdzās vienā tādā savā dzīves izaicinošā posmā. Viņš bija pavisam svaigi no slimnīcas un veselības stāvoklis bija šļaugans, bet tāpatās piekrita un labākajās 1000 dienas tradīcijās arī pie viņa virtuvēm mēs pasēdējām un ierakstījām raidījumu. Kašers, Viesturs Meikšāns režisors, Miks Dukurs, Elīna Krastiņa dziedātāja, ko starp citu arī Ansis piespēlēja, Kārlis Bardels, lai viņam dod Dievs atveseļošanos, Kaspars Zemītis, Māris Žigats no Pienvedējiem, Uldis Rudaks, pie viņas varētu pakavēties ilgāk. Uldis Rudaks ir īpašs gadījums, tikai tāpēc, ka tas ir vienīgais raidījums no visiem 80, kas tādu sagadījās tiek ierakstīts profesionālā studijā pie Viestura Meikšāna. Kamēr ar Rihardu Kolu mēs rakstījām parkā uz soliņu, un mums vienkārši staigā apkārt cilvēku bļaustīdamies. Bet ar Uldu Rudaku sanāca tieši tur, un Uldis fantastisks cilvēks, labs tajā, ko viņš dara, no sirds novēlu viņam neatgriezties pie iepriekšējiem netikumiem, jo viņa paša vārdi vairs nevaru. Viena atgriešanās ir, principā, viņam jau ir, kā saka, skaidrs ceļš. Marina Ulmova, kas man bija liels patīkams pārsteigums, ka piekrita, un noslēgumā arī Jānis Šipkevics jaunākais, jeb Šipsīs, kurš arī tūlīt jau svin 1000 dienu skaidrā, un kā viņš arī teica to, ka arī esot pamanījis šo te kustību, ko es radīju, un domāju, lekšu iekšā, un te viņš ir arī cilvēks, kurš jau te jau 3 gadus nelieto. Tālāk mums ir sabiedrības veselība un zinātne. Elīna Vrubļevska no RSU, ar kuru mums bija fantastiska saruna par pētījumu, kurā bija aprakstīts, kā tika pieņemti grozījumi alkohola apritē pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, kurā visnotaļ skaidri var redzēt to, ka mēs izpildījām minimālās prasības, lai Eiropā iekļautos, un pēc tam pūt un palaid tur, kā saka, bez baigiem iespringumiem. Laurija Sajeva arī Savienības veselības speciāliste, viņa ir cilvēks ar daudziem unikāliem, es saprotu, diplomiem. Viņa bija tas cilvēks, kurš man izskaidroja šos te mītus par statistiku, tāpēc, ka mums to tik vien lobijs stāsta par to, ka Latvijā jau tik daudz nemaz nedzer, to visu norakstu uz Igauniju, ka brauc pierobežā, dzer, tie nesam mēs. Un viņi ļoti labi paskaidroja to, ka īstenībā tas ir skaidri un gaiši. Labi, protams, ka ne super precīzi, bet tas ir izsakojams no kuras valsts, kādām kartēm, kas tiek pirkts. Tās dažādas valstis nodokļu inspekcijas savā starpā sadarbojās. Līdz ar to tā statistika, kas ir zināma par Latviju, kurā vietā mēs esam, ir patiesa. Tas vienkārši ir industrijai, ir izdevīgi mums stāstīt par to, ka beidz. Mums te troļu pietiek. Pārsvarā viņi dzīvo Twitterī. Elēna Zviedre un Marta Krivot, kurus jūs redzējāt arī, tātad augsta ranga speciālists. Starp citu, ja gadījumā ir, es nezinu, tu man iespējams tūdās pateiks, ka tu vairs negribēsi biedrībā nākt iekšā, bet es pateikšu, ka Elēnas maģistra darbs, es rekomendēju viņu publicēt un izlasīt visiem. Tas ir viens no labākajiem maģistra darbiem, ko es esmu dzīvē lasījis, saistībā ar alkohola lietošanu grūtnieču vidū. Fenomenāli. Precīzi viss ir uzrakstīts, jautājumu nav, problēma reāla, kas man rada arī dažus jautājumus pie izglītības ministrijas virzienā par to, kā mēs varam nonākuši līdz tam, ka mums ir jāraksta zinātniskie darbi, ko dara izglītības sistēma, ja grūtniecis lāga tā kā nesaprot, ka alkohola lietošana grūtniecības laikā ir auguma bīstama. Daudz jautājumu. Vēl viens moments, kas man jāpastāst, ir, man reiz bija zvans no kādas sievietes, kas gribēja interesējās, vai ir iespējams ar mani pakonsultēties par alkohola nelietošanas jautājumu. Es viņai teicu, jā, protams, un viņa uzreiz bija tāds, jūs man tā kā arī par to Dievu stāstīsiet. Un es viņai pa jokam pateicu, ka, ziniet, nē, es jums nestāstītu, jūs pats pie tā nonāksiet. Tā bija mūsu pēdējā saruna. Cilvēks acīm redzot, īsti nevēlējās nekādā veidā sasaistīt sevi ar kaut kādu apziņu par to, ka ir kaut kāds augstāks spēks. Pie manis šī apziņa nonāca laika gaitā, es to vairāk kārtīgi esmu norādījis arī publiski,
Un nekautrējos tā arī teikt. Es patiešām esmu pārliecinājies to, ka ne viss, ko es daru, ir tiešām manā kontrolē. Ir vairākas lietas, par kurām es esmu pateicīgs radītājiem, par to, kas ir noticis un kā lietas ir sakārtojušās. Ko var arī just sarakstā ar garīdzniekiem un mācītājiem. Un Ants Jurģis Stabings, tātad apzinātības treneris, Induls Paičs, Kaspars Simonovičs. Induls Paičs, ap citu, bija otrajā pasākumā lekciju deva par tēmu, kas tad īstenībā ir pareizāk. Veselā miesā vesels gars vai veselam garam vesela miesa. Kas ko balansē ārā. Kaspars Simonovičs, ar kuru mēs fantastiski parunājām par 11 soļu programmu. Ilmārs Pēters Tolstovs, kurš tika man sūtīts Zbigņevs Stankēviča vietā, jo es tiešām gribēju nointervēt katoļu baznīcas galvu, bet kā Stankēviča kungs bija aiz savas aizņemtības dēļ, viņš teica, rekur Pēters, un man pilnībā ar to pietika. Un Andris Reiters arī no Strenčiem, Strenču kapelāns, ar kurš man bija nesen raidījumā kopā ar Ingu Bitēnu. Tālāk, politiķi. Ieva Brante, sevi jau sen kā sludina kā nelietotāju, un Rihards Kols, kurš arī neslēp šo savu fantastisko ieradumu nelietot alkoholu. Un tad ir citi, kas nav līdz galam īsti klasificējami pie visiem pārējiem. Te būs jautājums par Māržontu, bet Elīna Blohi. Tā bija Elīna Blohi, ir sieviete, kas viņa šobrīd ir ļoti, ļoti popularitāti iemantojusi ar grāmatu, atsauču rakstīšanu par izlasītajām grāmatām. Viņai tur pilnīgi, man liekas, žurnālās Santa ir pašai savu kolonu raksts ir. Viņa vienkārši dalījās ar to savu pieredzi. Viņa kā cilvēks, kurš ir nogājis, palīdzēt atcerēties Spānijā, tas ceļš. Jā, viņa gāja, un tad tur vienkārši tā situācija par to, kā viņas draudzene faktiski tikpat kā apvainojās, tāpēc, ka vienkārši atteica iedzert kopā ar viņu vīnu tur dienas beigās. Stāsts ļoti interesants, bet no viņas galvenā atziņa bija tā, kas man lika, un šo es esmu daudz stāstījis dažādās lekcijās par miega kvalitātes izmaiņām saistībā ar alkoholu lietošanu. Tas stāsts ir, mēģināšu pavisam īsi, ir tāds aura gradzeni, tādi speciāli viedie gradzeni, kas lasa, specializējas tieši uz miega kvalitātes lasīšanu. Un viņi pastāstīja, ka viņi kā nelietotāji uztaisīja eksperimentu. Viņa iedzēra vienu vīnu glāzi, kas tā runā, esot ārkārtīgi veselīgi, ja? Zarnu mikrobiomam un kam tik tur vēl nē. Viņi esot iedzēruši šo te vienu glāzi un tātad ļausi, lai tas gradzens tad veic šos te mērījumus. Un tas mērījums bija īstenībā šokējošs, jo tātad cilvēkam miegs, tas veselīgais, kvalitatīvais, labais miegs, dziļais miegs ir no aptuveni 1,5 stunda naktī, kas ir vajadzīgā. Lai pilnībā atjaunotos, lai cilvēks varētu justies nākošajā rītā enerģisks un labi. Pēc vienas sarkanās vīna glāzes viņai dziļais miegs nokrit no 1,5 stundas uz 6 minūtēm un atjaunojās pilnvērtīgi tikai pēc 3 diennaktīm. Tas principā nozīmē tikai un vienīgi to, ka šie cilvēki, kas tā kā paņem savus nekaitīgās vienu vīnu glāzi vakarā, pat neapzinās, cik ārkārtīgi viņi novecina un kādam milzīgam stresam pakļauj savu ķermeni. Un tieši tik, es pat teiktu, triviālas lietas, it kā pašsaprotams lietas, bet dēļ tā, ka viņas nav zināmas, man palīdzēja kustēties uz priekšu un turpināt par to runāt. Tāpēc, ka priekš manis šis bija vienkārši wow! Dāvis Vītols iepriekš pieminētais, viņš arī bija manos raidījumos, ar viņu īpašs stāsts. Man bija iespēja, mēs bijām sarunājuši ar viņu, ierakstīt raidījumu kopā. Mēs ierakstījām raidījumu kopā, es atbraucu mājās, es parādīju sievai raidījumu, viņa teica pārfilmē. Es sazinājos ar Dāvi, mēs pārfilmējām, un iemesls ir īstenībā ārkārtīgi vienkārši, tikai tāpēc, ka Dāvis dēļ no tā, ko viņš sludina, priekš manis kļuva par, varam sakot, man bija beidzot iespēja uz kādu, kā saka, tā nebija intervija, tā nebija saruna. Es vienkārši neļauju viņam izteikties, es brutāli viņu pārtraucu, es verbāli viņu apvainoju, un tas nebija nekādā gadījumā ok un cieņpilni. Un varbūt pateicoties tieši tam, ka
ka pēc tam sekoja atkārtots raidījuma ieraksts, mums arī nav ar Dāvi izveidojušās naidpilnas attiecības. Mēs tiešām bez personālajām katrs dara savu darbu, tā kā viņš prot, tā kā viņš var, bet viņš man patiešām šodien atsūtīja atvainošanos un pateica, sorry, paldies par ko tu dari, bet es tiešām netieku uz tavu pasākumu. Viņš tiešām plānoja. Un par to īstenībā liela cieņa, tāpēc, ka ja cilvēks var saprast un atnākt uz auditoriju, kas manām nav viņa, tad malacis. Agrs starts, tipāšs kvants intervēja tipināšanas laikā. Edijs Klaišis, mums labi zināmais Open radošā centra vadītājs, kurš strādā principā jau ar jauniešiem, kas cieš no stipri lietojošiem vecākiem. Santa Pola, viņa ir no Radio EHR, viņa arī certificēta zumbas treneri, un ar viņu bija saruna par vai ar fiziskām aktivitātēm ir iespējams mazināt savu tieksmi uz alkohola lietošanu. Par EHR es gribu pateikt, te ir cilvēks sarakstā Baiba Liepiņa. Viņa man šito pateica. Baiba Liepiņa ir Latvijas reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja. Viņa man pateica, ka no visiem asociācijas locekļiem ir tikai vienīgi viens biedrs, kurš kategoriski atsakās savā ēterā laist jebko saistībā ar alkoholu. Tas ir EHR. Visi pārējie naudu nesmirda. EHR skaidri un gaiši pateica to, ka mēs nopelnīsim citādāk, un viņi tiešām goda vārds tā arī dara, un par to ir liela cieņa. Māra Žunda, prieks, ka tu pagodināji mūs no Portugāles. Piedod, es īsti nevaru līdz galam saprast. Tāpēc, ka tev ir tas finanšu bizness, tad ir tas apzinātības jautājums, zemapziņas, tāpēc es tev ierakstīju vienkārši pie citiem, bet neņem ļaunā vienkārši. Tu tik daudz ko dari, ka nespēji izdomāt. Ieva Krole, cilvēks, kas apzināti nav ierakstīts sarakstā pie ārstiem vai pie citādu veidu speciālistiem, bet tas ir cilvēks, kurš uz savu ādu, līdzīgi kā es, ir detalizēti izpētījis zarnu mikrobiomu, kā dažādas pārtikas vielas, tostarp arī alkohols, ietekmē mūsu zarnu mikrobiomu un tātad vispārējo veselības stāvokli. Un tāpēc arī es nekādā gadījumā nedrīkstu sevi pozicionēt ne kā kaut kādu zinātnieku vai kaut kādu baigo lietpratēju. Es esmu vienkārši cilvēks, kurš, es nezinu, man ir draugs Andris, viņš mēģina teikt, ka izgājis alkoholu. Tad, teiksim tā, es esmu izgājis alkoholu. Es izpētīju viņu gan lietošanas laikā, gan arī nelietošanas laikā. Un tā ir tā mana prasme. Un Andrita Grīnberga arī, paldies, ka man pazud. Filmē. Paldies, ka tu atbrauci. Paldies, ka atvedi man saules brilles, kuras es biju veiksmīgi aizmirsis Ozolniekos pēc mūsu raidījuma filmēšanas. Cilvēks, uz kura lekciju es patiešām no sirds rekomendēju aiziet paklausīties par mūsu ķermeņa dabiskajiem cikliem un attiecībām ar dabu, un kā alkohols attiecīgi var izbojāt sievietes, izredzes nākotnē veidot bioloģiski veselu un laimīgu ģimeni. Tāds, lūk, es vienkārši biju uz viņas lekciju kopā es šobrīd iesaistījies tāda evolūcija, EVO, vīru mentālās veselības grupa, un mēs bijām kolektīvi aizgājuši pie viņas uz lekciju, un es patiešām tas ir tā vērts. Labi, tādā gadījumā par galvenajām atziņām es centīšos pavisam īsi. Galvenās atziņas par darbu, tātad par pašu filmēšanas procesu. Bailes mani atturēja, darbs un ticība izgaismoja. Tas ir, principā, pārfrāzēts darbs dara darītāju, jo es nespēju pat vārdos aprakstīt, cik liels stress man bija un cik ilgi es mocījos, lai vispār šo procesu uzsākt, jo es pirms uzsākt 1000 dienas, es biju, man liekas, gadus 3 vai 4 apzināti izdzēsies no pilnīgi visiem sociālajiem tīkliem. Man bija no jauna jābūvē vispār izpratne par to, kā strādā Facebook, kas tas par YouTube ir, kas tas par Instagram. Atsakot, viss sākās no nulles, un tas viss ir prasījis visnotaļ daudz enerģijas, bet rezultējies ar to, ar ko tas ir rezultējies. Darba ētika pieprasa būt pazemīgam, lai arī procesā to dažreiz izdarīt ir grūtāk, kā veikt pašu darbu. Tas ir principā tīri referents uz to interviju, kas tika izdzēsta kopā ar Dāvu Vītoli, jo tur es vienkārši nesavaldījos. Un man ir bijušas vairākas tādas sarunas, kurās es jūtu, ka man asins sāk vārīties,
Un ļoti, ļoti ir izaicinoši brīžiem savākt sevi rokās. Apkārt ir ļoti daudz cilvēku, kas gatavi palīdzēt darba īstenošanā, tāpat kā tādu, kas par tevi arī smiesies, tava izvēle, kuram pievērst uzmanību. Šī ir konkrēts mana refleksija par pagājušā gada lampu, kurā stāvēja šis pats baneris, un bija reāli cilvēki, kas vienkārši varēja redzēt, ka vienkārši ņirgājoties nāk klāt, ja, un fočējās par to, kas tas pa stulbeni. Un tad bija cilvēki, kas nāca klāt un teica to, ka jau baigi forši parunājamies, es gribu. Un kopā ar mani un ar Elīnu mēs sniedzām 2 dienu laikā, mēs pēc tam pareiķinājām aptuveni 100 individuālās konsultācijas. Protams, ka mēs bijām pilnīgi smērēti pēc tam, tāpēc, ka tas prasa ļoti milzīgu mentālo piepūli to darbu darīt, bet tā sajūta, Elīna jau pieteica, tā sajūta, kad man atbrauc cilvēks pie manis no Cēsīm, no Madonas, un cits atbrauc no Rīgas, pienāk, un es redzu, ka cilvēks mani pazīst, bet es viņu nē. Un pienāk klāt, sveiks, Agri. Es esmu tas un tas, un es atbraucu tikai un vienīgi, lai iepazītos un pateikt tev paldies par to, ko tu dari. Es biju gatavs tajā brīdī visu telpu taisīt cietā, un sakot, viss, es esmu sasniedzis maksimumu. Un nākošo dienā tas atkārtojās, un tas man aizkustināja līdz sirds dziļumiem par to, ka es esmu bijis spējīgs kāda dzīvi tik ļoti pozitīvi ietekmēt, ka viņš ir gatavs reāli braukt, tērēt savu laiku, lai tiešām iepazītos ar mani. Tas bija patiesas gods. Pat vismazākais atbalsts otram var rezultēties ar grandiozām pozitīvām sekām. Par šo es pakomentēšu pēc brītiņa, tad, kad būs pateicības laiks, bet runa ir par to, ka, lai arī varbūt izskatās, ka es šo visu esmu izdarījis viens pats, tā nebūtu nav. Man ir bijuši ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas ir pamazām, bet ir palīdzējuši dažādās lietās. Par piemēru pagājušā gada tā pati lampa, kad mēs gatavojām reprezentācijas materiālus, ka vienkārši man cilvēks saka, viss kārtībā nāc pie manis, es izprintēšu tavus krāsainājus, tev sagriezīšu ar gilotīnu, uztaisīsim visus smukus kartiņus. Un vienkārši tik maza lieta, bet beigās tas viss pēc tam aiziet par rokām, un tas palīdz man un Elīnai dot šo te vēstījumu tālāk uz priekšu. Un stāsta morāli ir par to, ka pat ja jums liekas, ka tas ir kaut kas pavisam niecīgs, es jums apsolu. Šis projekts man ir iemācījis, ka katrs mazākais darbs var beigās kumulēties kaut kā milzīgā un skaistā. Galvenās atziņas par sevi. Nelietot alkoholu ir vieglākais. Grūtums sākas nelietošanas procesā. Tas ir absolūti fakts par mani, jo es diezgan ātri atkodu, ka pats, kā saka, dzeršanas process, viņš tāds diezgan trulcis. Vienkārši dzer un dzer. Problēmas sākās ar to, ka atkost, kāpēc tu dzer. Tikt galā ar emociju kontroli, tad, kad tev gribās iedzert, tad, kad pienāk tas piekdienas vai sestdienas vakars, vai kāds tev nāk virsū ar piedāvājumiem, vai tev ir emocionāli izaicinoši momenti, kad tu jūti to, ka es zinu, ka tas man palīdzēs, un tad pateikt nē. Tie ir tie grūtākie momenti izkāpt no šī te ieraduma paslēpties aiz dzērienu. Jo tas ir tādā ziņā super elementārs ceļš, kā vienkārši nerisināt lietas, postponēt. Un man tas grūtākais bija tiešām iemācīties risināt savus dzīves problēmas klātbūtnē, klātesoši. Dzīve ar skaidru galvu ir nenovērtējama dāvana, un vienlaicīgi saprotu, kāpēc agrāk arī lietoju, un tādā kontekstā arī es saprotu, kāpēc arī cilvēki vēl projām lieto un lietos. Es tiešām uzstāju no sirds to, ka dzīve bez alkohola man ir labāka kā jebkad, un es zinu, kāpēc es lietoju savā laikā. Un es zinu, ko viņš dod, un es zinu, kādu ilūziju viņš rada, un es zinu, no kā cilvēki mūk. Un tā ir tā daļa, no kurai ir jābūt pietiekam drosmīgam, lai atkāptos. Noticēt sev, jo principā ļoti daudz, kas funkcionē tieši uz bailēm. Bērnībā gribēju būt punks, iet pret sistēmu, šobrīd esmu vairāk punks, kā jebkad būtu varējis iedomāties. Šis ir vienkārši, kas redzēja pirms kaut kādiem, man liekas, pirms 2 vasarām es biju izdomājis, ka man jāatcerās ir savs punk jaunības dienas, un es nokrāsoju bārdu rozā krāsā, kas beidzās, protams, ar visnotaļ interesantiem komentāriem manā virzienā, bet jā, man vienmēr ir bijusi šī te panciskā domāšana, es vienmēr esmu gribējis grebeni, Dievs man atņēma šo iespēju pilnībā.
Es varu tā aizmugurē tādu uztaisīt strīpiņu tādu. Bet tagad saprastams, cik ļoti es īstenībā eju pret populāro sistēmu lietot alkoholu, es saprotu to, ka es esmu īstenībā tagad vairāk punks nekā peks iespējams jebkad ir bijis. Tāpēc, ka tā pretestība, ar kuru ir bijis jāsastopās šī projekta laikā, viņi ir eksistējoši. Tā stigma, kur mēs iepriekš pieminējām, viņi ir reāla. Cilvēki ar lielāko prieku redzētu, kā es atsāku lietot, jo tas gluži vienkārši viņiem rada kaut kādas negatīvas emocijas, iespējams vainas sajūtu, ka es varu tikt galā ar sevi un savu dzīvi, bet varbūt kāds nevar. Un tā sajūta nav komfortabla, es teikšu godīgi. Esmu attiestastījis attiecības, un ar to es runāju attiecības ar sevi, ar saviem vecākiem. Attiecības ir viena no galvenajām lietām, kas mainās, tiklīdz pārtrauc lietot alkoholu, jo daudzas problēmas pēkšņi atkrīt. Nav vairs jāstrīdās, kurš izdzers pēdējo glāzi. Ja, un, labi, man nebija nekad tāda situācija mājās, es jokojos. Bet miers, kas iestājās no alkohola nelietošanas, ir neatsvarams. Tas baudpilnais rīts, svētdienas vai jebkuru svētku rīts, kad tu pamosties pilns ar enerģiju, izgulējies, priecīgs, smaidīgs, un tu to laiku vari veltīt vai sevis attīstīšanai, vai grāmatu lasīšanai, vai ģimenei, vai jebkam. Tik tālu, cik tās nav paģiris, tas viss ir vienkārši super. Jo tas ir tāds laika zaglis. Palīdzēja saprast savas vērtības, robežas un vienlaicīgi piezemēja man un ļāva saprast, ka neesmu visas situācijas noteicējis. Šis ir, es domāju, ka man nav ko baigi šeit skaidrot papildus, jo mans dievs kāds gailis es biju, kad es lietoju. Jēziņās, es biju pārliecinātāks par pārliecinātu, es zināju visu. Es saprotu, ka varbūt šobrīd arī tāds momenti tādi varētu šķist, ka tā vēl joprojām ir. Un es nesaku, ka tā nav. Citreiz man pasprūk ārā kaut kāda augstprātīgas frāzes vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, atšķirības starp to agri un šo agri, ka šīs agris vismaz apzinās problēmu un strādā ar to un mācās to darīt. Skaidrība man atdeva laiku, veselību un galvenais prieku, ka esmu dzīvs. Un, bija viens noslēguma fāzes tāds lietošanas posms, kurā es patiešām lietoju alkoholu nesakarīgos apmēros. Un es biju dziļi nelaimīgs, jo tajā bija iesaistīta gan privātās dzīves krīze, gan profesionālās dzīves krīze. Es biju, cik vien zemā punktā tas bija iespējams. Priekš maniem parametriem. Es, kā saka, nestaigāju apkārt, smirdēdams pēc urīna, līdz ar to daudz teikt to, ka tev vēl bija kur tālu vēl, kur doties vēl, bet es izvēlējos un pieņēmu lēmumu to, ka kaut kas ir jāizbeidz. Un jāizbeidz ir tieši tas, kas acīm redzam mani velk uz leju. Un par veselību runājot arī, to mēs tudēs, ejam tālāk uz priekšu, galvenās pārmaiņas. Tie, kas man redz ikdienā, tie varbūt tās tik ļoti nepamana, bet fakts ir tāds, ka es beidzot esmu zaudējis tos 20 kg, kurus es ļoti centos pazaudēt daudzus gadus no vietas. Tikai interesanti, ka laika gaitā es tos 20 kg tikai ieguvu vēl, kā rezultātā man šobrīd būtu jāzaudē 40, nevis 20 vairs. Ir vēl mērķis, kas ir sasniedzams, bet es esmu samazinājis savu apģērbu izmēru. Man ir kļuvis krietni vieglāk elpot. Es esmu sācis, pateicoties Ansam, tipināt. Un man ceļgala veselība ir uzlabojusies, man asinsspiediens ir normalizējies. Ļoti, ļoti daudzas labas lietas ir notikušas cēloņi sakarīgi ar to, ka es nelēju savā ķermenī alkoholu. Miegs ir uzlabojies, tas ir skaidrs, enerģija ir augšā par 200%, jo būsim godīgi, man liekas, ka lietotājs parastais šito izvilkt nevarētu. 1000 dienas stāstīt par to, kā viņš dzer, tas ir laime pilnīga. Un tas ir patiešām, es dzīvē neesmu jūties nekad tik laimīgs un tik veselīgs, kā tas ir tagad. Man ir 37 gadi, un es jūtos fiziski un mentāli labāk, kā es jūtos 24, 25 gados. Tikai tāpēc, ka vienkārši ir šis periods, kur es esmu pavadījis ar dabīgiem laimes hormoniem, būdams aktīvs, rūpējoties par sevi, rūpējoties par citiem. Un tas ir vienkārši tāds tiešām liekas loģiski, pat triviāli to teikt.
garastāvoklis ir stabils, vairāk vai mazāk, attiecības atsijātas, uzlabotas un jaunizveidotas. Un šis ir viens ārkārtīgi svarīgs moments, ko es esmu bieži dzirdējis no tiem cilvēkiem, kas gribētu beigt lietot, bet viņam ir bail, bet kā tad tie draugi, kas tur pārējais, kā ir ar attiecībām. Jā, attiecības mainīsies. Vai nu mainīsies pašas, vai būs jāmaina ar zinām piespiešanos, bet attiecības mainīsies. Mainīsies attieksme pret jums, mainīsies attieksme jums pret citiem, atkritīs tie, kas jums kādreiz šķita, ka ir draugi, bet beigās izrādās tikai pudeles brāļi, bet daba nemīl tukšumu, un man jāsaka, es vismaz personīgi esmu atguvis 10-kārtēji no to, kas no manis atdalījās, pateicoties nelietošanai, es esmu atguvis 10-kārtīgi un vēl vairāk. Tā ir daba nemīl tukšumu, ir absolūta patiesība, un lai nu par ko nav jābaidās par attiecību zaudēšanu ar lietojošiem cilvēkiem. Ja viņi ir pret jūsu atbalstu, tad droši es saku, ka tās attiecības ir jāpārtrauc, jo pietiks tikai ar vienu reizi, ka viņi pierunās. Un viņiem būs vienalga par to, ka tā ir viena reize, kas atkal mūs iemet atpakaļ kaut kādos netikumos. Viņš grib egoistiski kompāniju vai viņa. Un tas ir spiešana, aicinājumi lietot ir ārkārtīgi egoistisks process. Tāpēc patiesi draugi nav egoistiski. Patiesi mīloši radinieki nav egoistiski. Nekautrējieties. Jūs tiešām, es saprotu, cik biedējoši tas varbūt izklausās, bet tas patiešām atnesīs lielāku laimu un lielāku mieru, ja pārtraukt attiecības jau laicīgi. Ja cilvēki atbalsta, super. Tas ir tas, kas ir svarīgākais. Tāpēc, ka šis ir jau sen izmalts, tas stāsts par to, ka alkohols ir iemantojis kaut kādu pilnīgi atsevišķu kategoriju mūsu sabiedrībā. Mums ir, atmet smēķēšanu, super, malacis. Es nelietoju majonēzi, pēdējā laikā lietoju, bet jebkurā gadījumā holesterīnam nav veselīgs, nav labs. Ļoti labi, es neēdu sūgaļu. Tur jautājumi par musulmanismu vai kaut ko, bet arī, teiksim, tūkša gaļa priekš kam? Tik līdz es pasaku, ka es nelietoju alkoholu, sākās. Tev problēmas ir? Kas tev ir? Kāpēc? Un man vienkārši liekas tik neloģiski, ka alkohols tiek tik ļoti glorificēts pār jebko citu, ka tas būtu tā kā obligātajā diētas plānā iekšā. Nav. Tieši tāpat kā tā izpratne par tā lietošanu ir īstenībā visnotaļ atžgāna, tā kā Mārta jau pirms tam arī teica par to, ka tas jautājums ir nevis kāpēc es nedzeru, tas jautājums kāpēc tu dzer. Un tas ir tas svarīgākais jautājums, ko cilvēkiem ir ļoti grūti saprast. Tagad nākošais kadrs būs, kuriem vāji nervi. Saturās. Tā es izskatījos projektu pirmajā dienā. Tā es izskatījos pēc nedēļas, un tā es izskatījos šorīt no rīta. Sarkanums man ir no skriešanas, tāpēc, ka atšķirība ir tāda, ka šeit es esmu uz smagām pohām, te es esmu pēc skriešanas, pēc sportošanas. Bet, kā var redzēt, ir atsevišķas nenozīmīgas izmaiņas vizuālā, fizionomijā ir novērojams. Tas ir tas, šādus cilvēkus tolerē, šādus cilvēkus laiž, es principā būtu sajaucams ar luksaforu, bet mani laiž pie stūres, viss ir čils. Un šis skaitās, ķipa normāli. Es laikam neteiktu, ka tas tā ir līdz galam normāli, jo mans Dievs, cik šausmīgi slikti es jūtos. Es pat redzot šo bildi, es pat atceros, kā man vienkārši iekšķi strīcēja no tā nelabuma, no tām paģirām, kas tur bija, no tā, ka es biju pirms, kad nopīpējis tajā vakarā vismaz 1,5, vēl tas vēl tās melnās krēpes, kuras es vēl spļauju ārā tur. Sakot, diezgan pazemojošs tāds moments, bet neskapēc mēs sabiedrībā to jauki tolerējam. Un, vēl man bija bildi, kur es biju uztaisījis, bija bildes, kur es, tā kā svara vērošanas nolūkos, tā kā bez krekla, bet to es izdomāju, nerādīšu, ņemšu ārā. Tālāk ir pateicība daļa, mēs strauji tojamies finišam, un te ir tas stāsts par to, ka es šo visu neesmu izdarījis viens pats, te ir apakšā īstenībā bijuši
patiešām daudz cilvēku, kas ir pelnījuši saņemt savu devu ar pateicību un savu devu ar aplausiem, bet daļa no viņiem šeit nemaz nav, tāpēc varam neaplaudēt. Daira Bita par šodienas telpām, viņa gan te man liekas, ka ir, jā. Paldies, Daira! NVO nams patiešām šī ir skaista, labiekārtota, laba telpa, tāpēc, ja kādam ir vēlmes kaut kādus pasākumus taisīt, Imantā, visblīvāk apdzīvotais mikrorajons Rīgā, te cilvēki, kā saka, vienmēr atradīsies, ir īpaši runa ir par alkoholu lietošanu. Bet telpa šeit ir fantastiskas, tiešām izmantojot iespēju. Botāniskais dārzs, pirmie, kas man deva pajumti, tas bija 23. gada, man liekas, jā, kaut kāds datums, kad es uzrīkoju pirmo publisko pasākumu, kurā arī bija īstenībā pārsteidzoši daudz cilvēku, daži ir ar atkārtojumu atnākuši, un par to ir liels prieks un pateicība. Viņi bija tie, kas saprata mana projekta nozīmīgumu un iedeva lapeni dāvinājumā, un tad atbrauca Miks Dukurs nodziedāt, un Kašers atbrauca, un Nancis atbrauca, un Mežazars atbrauca, un ļoti jauki tādā izklaides formātā pavadījām laiku. Fonds dots un festivāls Lampa, kā pagājušo gadu, tā arī šogad viņi mums biedrībai uzsauc bezmaksas vietu. Par telti ir jāmaksā, bet vietu kā tādu mums nodrošina. Lampai ļoti patīk tas, ar ko mēs nodarbojamies. Viņi redz mūsu savā sastāvā un aicina atkārtot vēl un balansēt to. Man nav citu vārdu kā vienkārši vaiprātīgo nodzeršanos, kas Lampā notiek. Jo kurš tur ir bijis, tie zina. Jēziņās. Latvijas ārpolitikas institūts. Viņam liela pateikšanās par... Atsakot, bija viens fantastisks raidījums. Saucās Diplomātiskās pusdienas. Un man bija tas gods piedalīties kā ekspertam. Iedomājieties, tas ir raidījums, kurā ir prezidenti, eksprezidenti, ārvalstu prezidenti, dažādi eksperti. Un es, kaut kāds čalīts no 1000 dienas skaidrā, tagad pastāstīs par... Es biju raidījumā par Hondurasu, es biju trenējos mājās, sēdēju, rakstīju, pārrakstīju, pārrunāju, ierunāju visu laiku to savu runu un pastāstīju par alkohola lietošanas tradīcijām pasaulē. Ja? Par Hondurasu bija atsevišķi, bet par tām tradīcijām un lietošanām. Un liels pagodinājums par to, ka man bija tāda iespēja piedalīties. Bija arī atsevišķi gadījumi, kad bija telpas saistībā ar institūtu. Arī par to liels prieks. Latvijas Radio 1 un LSM-am attiecīgi konkrēti Baibai Runcei, kas bija pirmā profesionālā žurnālista, kas tiešām pie manis vērsās ar nopietnu nodomu uzrakstīt par to, ar ko es nodarbojos, nevis vienkārši atrunāt, kad Kašers tur nedzer. Ja? Bet vienkārši tiešām intervēja mani, un man liekas, tas man bija liels pagodinājums man pašam saprast to, ka tā būda rūts. Lietas notiek. Nākošajā sākās jau tehniskās vairāk daļas un pateicības. Kristīna Strimpula man fotogrāfa visos 3 pasākumos. Paldies arī šodien. Vienmēr atrod laiku atbraukt un pafotografēt mums visus. Ļoti skaistas bildes. Nekautrējieties aicināt viņu arī uz saviem. Šitā sākās reklāmas daļa. Mārtiņš Vīgans, šodien īpaši palūdzu viņam būt skatītājos, bet arī viņš ir milzīgs atbalsts bijis pirmajos 2 pasākumos. Viņš man bija skaņu cilvēks un gaismas cilvēks. Ļoti palīdzēja, arī viņu varat droši saukt uz kāzām. Iespējams, bērēm, kādas vajadzības. Mārtiņš ir, lūk, sēž kungs baltajā krēklā. Sijā Livonija, tas ir Mežazars, un te ir īpašs stāsts. Atcerieties, es teicu par tiem mazajiem darbiem. Ja? Atsakot, cilvēks šodien netika, bet man ir tāda paziņa Diāna. Un viņa ir cilvēks, kurš dažādu cēloņu sakarību rezultātā pamanījusies ir pilnīgi visas 3 reizes, kad Mežazars man ved, aizbraukt uz Cēsim un atvest pudeles man. Es nereiz neesmu braucis uz Cēsim.
It kā mazs darbs, bet goda vārds, cik man tas daudz nozīmē un cik man tas daudz aiztaupa pūles un laiku, tas ir fenomenāli. Kā ar vienu mazu darbu patiešām var palīdzēt, jo viņa bija tā, kas man vakar no Cēsīm atveda Mežezars, un paldies viņai par to milzīgi. Kas mums nākošais sarakstā ir? Elēna Zviedri pietiks slavināt, ir jau daudz jau pateikts. Ants Klinsons, tas pats. Elza Jārāna, jeb Elzuko, te ir, visu cieņu cilvēkam. Žēl šodien nav. Viņa ir tā, kas ir visu manu šo te ilustrāciju autori. Šis kristāliņš ir viņas mākslas darbs. Man ar viņu ir bijusi sadarbība šīs 1000 dienas. Viņa ir, es viņai teicu, par kādu tēmu būs nākošais raidījums. Viņa ir zīmējusi man atbilstoši tēmai, atbilstoši notikumam, tātad attiecīgo ilustrāciju. Skatieties, meklējiet viņu rokā, viņa zīmē fantastisks dūdlus, ļoti, ļoti jauks, patīkams cilvēks. Tiešām paldies par tavu milzīgo atbalstu. Un Elīnai Brilai, protams, kolēģe no biedrības, viņa ir vairāk kārtīgi vaķījusi man kopā, tad, kad man es esmu bijis ļoti tuvu sabrukumu robežai, viņa man ir iemācījusi stresa izlaišanas procedūru un daudz ko citu. Paldies par daudzajiem piedzīvojumiem lampā, par daudzajiem padomiem, par atbalstu, par grāmatām. Viena vēl prempjāņš stāv. Tā kā jūs lūdzu tiekat skaidrībā. Visiem sarunu biedriem, arī tiem, kas nav iekļuvuši sarakstā, tādu, tiemžēl, ir. Viens no tiem ir Ārnis Račinskis no grupas Laika suns. Stāsts ar šo gadījumu ir tas, ka tā saruna tiešām notika, tas raidījums tiešām tika ierakstīts, un tas raidījums tiešām pazuda. Viņš vienkārši tika netīšām izdzēsts ārā no telefona, pirms es viņu varēju publicēt. Bija ordināli paredzēts, ka Jānis Šipkevičs būs 13. noslēdzošais, bet tā sanāca, ka vienkārši man viens izkrita pavisam ārā, līdz ar to, bet saruna bija jauka, no ko es jums varu pateikt. Intars Busuls, viņš arī man bija nofilmēts īsā kontekstā, bet viņš netika publicēts, jo tā mūsu tikšanās bija pavisam netīšām, jo es esmu vienlaicīgi arī, jūs zināt, tāda organizācija MOT, un es esmu arī tās organizācijas tā kā treneris, un mums bija salidojums, ne salidojums, bet sanākšana, un viņš tur arī ir kā vēstnesis, un tad es biju dzirdējis, ka viņš tā kā nelieto, un tad mēs apsēdāmies pafilmēt, bet tad mēs sapratām to, ka pirmkārt nedrīkst to publicēt, jo man bija mugurā MOT krekls, līdz ar to man uzreiz ir liegums no viņiem. Es biju ilgi domājis, varbūt tās likt kaut kādus šos te pikseļus virsū un to visu aizmigot, lai to sarunu varētu publicēt, bet tad es nosprēju to, ka nē. Un Rakus, kas ir tātad Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīca, kas ir raidījums, kuru es sāku runāt par šī raidījuma ierakstīšanu jau martā, man šķiet, vai pat februārī. Es atradu kontaktus un sāku šo jautājumu risināt. Man tika atrasts cilvēks, kurš ar mani būtu gatavs bijis runāt. Es ļoti cerēju uz šo raidījumu. Ja man viņi nāks pretī, es neizslēdzu, ka es ierakstīšu un publicēšu to caur biedrību, jau nevis vairs kā caur 1000 dienām, bet raidījums ir gluži vienkārši par to, cik ļoti ir izkropļota medicīnas sistēma dēļ tā, ka vienkārši mēs nepārtraukti tērējam resursus un līdzekļus uz, lai cik ciniski tas skanētu, bet uz cilvēku glābšanu, kas paši sev to nodarīja. Cik daudzi cilvēki nomira un ir nomiruši un turpinās mirt tikai tāpēc, ka kāds pālī nepārlēc pār ugunskura, nolēc ar galvu uz leju kaut kur citur un ies bojā cilvēki, kas vienkārši nesagaidīs rindu tikai tāpēc, ka mums ir akūtie. Un šī ir tēma, par kuru es arī varbūt tās aicinātu bez pārāk lielas žēlastības un maiguma par to sabiedrībā runāt, jo tas patiešām ir man liekas, ka bīstami mums īstenībā visiem. Un tad arī, protams, ka visi atbalstītāji, ziedātāji un sarunu biedri, un jums īpaši paldies, jo šis projekts ir bijis bezpēļņas projekts visu šo laiku.
viņš ir nodzīvojis tikai vienīgi pateicoties jūsu ziedojumiem, jūsu atbalstam finansiālajiem. Tāpēc mēs esam atļaujušies lampu, tāpēc mēs visas krūzītes, kas kādreiz ir izdāļātas, visas ir lielākoties visas ir pirktas par saziedotajiem līdzekļiem. Patiesībā sakot, ja nebūtu šie ziedojumi, ja man vēl būtu jānes vēl finansiālais smagums no šīta projekta, es pieļauju, ka viņš varētu būt vienā brīdī arī beidzies, jo izmaksas ir reālas, Elēna. Labi, nav tik traki. Bet jā, tas ir ziedojumi un verbālais atbalsts, kas ir bijis manā virzienā, ir patiešām, tas viss ir pamanīts. Katram cilvēkam, kurš ir man skaitījis naudas, es centies, ja bijis spējis identificēt, tad uzrakstīt personisku paldies un pateicību par ziedojumiem, par atbalstu, jo tas ir devis neatsvaramu iespēju mums visiem kopā šo projektu realizēt un arī noslēgt. Un šis tad arī ir tas kā saka, beigu moments, kad, kur viņš ir? Tas ir viss, draugi. 1000. diena, tas ir paldies. 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 Būt pie kājām, es tā kā Kirkorovs jau. Paldies liels. Nu, lūk, šī ir tā oficiāla daļa, kas ir beigusies. Mēs varam vēl mirkli parunāt, ja kāds grib kaut ko pajautāt droši, bet, sakot, tas tiešām arī ir viss. Atvainojieties gadījumā kādās piemērs nosaukt, jo atbalsts ir bijis patiešām milzīgs liels un ir savs zināms laiks ieguldīts. Ja nu gadījumā kas? Mēs varam uztaisīt ātru izsoli. Man ir palikuši 2000 dienu krūzītes. Kurš sola vairāk? Es vācu naudu, tāpēc, ka mums ir jābrauc uz lampu. Man ir jāapmaksā telts. Tāpēc, ja gadījumā kas, ir šeit zālē cilvēki, kas tā kā dēļ filmēšanās ir dabūjuši savas krūzītes, bet ir gadījumā kāds, kurš vēlas, tad droši varat, kā saka, saukt savus skaidrus un krūzes. Tā bija pašizmaksas vienai krūzē. Turpinam. 20 par krūzi. Kas ir interesanti, to teica viņas dēls. Nē, labi, jokiem, šito nevajag pārvērst, protams, ka tādā publiskā lietā, bet, ja gadījumā kāds vēlas, kā saka, atbalstīt vēl vienu reizi, jo es tagad jūtos tā kā jauns mēnesis, ja? Viņiem bija atvadu koncerts Palādījumā, viņiem bija otrs atvadu koncerts Palādījumā, un tad bija pēdējais atvadu koncerts Pozitīvusā. Tāpēc, ja gadījumā pēc lampas jūs man redzat kaut kur Liepājā, uz galvenās skatuves, nebrīnoties, es vienkārši šeit jauns mēnesis pēdās. Bet jā, ja gadījumā kāds vēlas iegādāties šīs krūzītes par ziedojumu, es esmu tikai vienīgi pateicīgs un priecīgs, droši lūdzu, jo visu naudu tiks ieguldīta, lai mēs varētu no jums atvadīties vēl vienreiz Labfestivāla lampu. Paldies! Un es palieku tāpat pie jums, vienkārši paņem bišķīt pauzi. Paldies jums! Ejam ēst!